Nu, laba diena visiem. Tātad esam jaunajā objektiņā Spilamājā. Jaunajā objektiņā, ko tā visu redziet, pļavā 6x6. Romantiska mājiņa. Romantiska mājiņa. Klausaties, ko gribēju pastāstīt, gribēju iedot liecību. Reāls stāsts no manas dzīves. Es te gadu apakaļ turēju kaut kādus lielopiņus un dzīvnieciņi bija. Un tad, kad bija jāpārdod dzīvnieciņi, tad puisis, kurš pieteicās pirkt, bija sarunāta cena. Un tā kā viņš bija atbraucis tos dzīvnieciņus pirkt, tad viņš pēkšņi izmainīja savu cenu uz zemāko pusi un visas nianses nestāstīšu, kas ko kā kāpēc, bet nācās, ja, dažādi tur zemūdens akmeņi, bet, teiksim tā, nācās man atdot un piekrist un kaut kā tā. Finālā, kad es visu biju atdevis, nu, es savā galvā izrēķināju, kad kaut kāds 500 eiro ir man nokrāpti, nu, teiksim tā. Un es neatceros, man liekas, ka es jau savā kanālā biju ielicis vienu video, kur es tam puisim pēc tam WhatsAppā uzrakstīju ļoti garu audio un tajā izstāstīju, kad vecītes, nu, tā kā rēķinies, ka tu arī savā dzīvē zaudēsi vismaz kaut kādus 500, jo tu esi ar pašu Jēzu, ar pašu Dievu, kā saka, sasaistījies šobrīd, jo es teicu, es esmu kristietis un tu esi šobrīd tā kā man nodarījis pāri un nu, tur nebija svaru sakritības, es vēlāk tur nosvēros, īsāk sakot, nu tur garš stāsts, bet es saku gan uz svara, gan uz cenu, un vēlāk cilvēks, protams, bija paņēmis to visu mūsu saraksti, skatos WhatsAppā izdzēsis, tad, nu, ja viss būtu tik bijis vaigi forši vai godīgi vai kā, varbūt tas viss būtu palicis, bet viņš pēc tam izdzēsa, neatceros, tāpat dienā vai kā, nu, īsāk sakot, es viņam diezgan mierīgi, bet ierakstīju, es domāju, 7 vismaz minūtes garu monologu, kurā izstāstīju un, protams, savā prātā, savā galvā cerēju, domāju, ka viņš, nu, noklausīsies un arī viņš laikam mana, nezinu, gadu 2 jaunāks ar manīm izrādās bērnībā vēl kopā bijām uz vienas ielas dzīvojuši, tur sākām runāt, viens otru atpazinām un tā. Bet nestiejoties ne uz ko, un arī man tur citi cilvēki par viņu teica, ka šis gaļas uzpircējs ir, nu, tur negodīgs un kaut kā deva mājienu līdzīgi ar tur pa svariem, par ko, nu, tur no tukuma puses cilvēki jau, bet, nu, man, es saku, visas nianses neizstāstīšu, bet nācās bija variants, ka bija jādod šim puisim. Bet es stāstīju par to, ka labi viņš pirmsim tur nosauksim apčakarēja mani, bet tā kā es viņam uzrakstīju audio, viņš taču varēja, nu kā lai, te ir 2 varianti. Viens ir tāds, ka Dievs varēja uz viņu runāt, jā, un viņš būtu ar to 500 uzreiz turklāt 2., 3. dienā vai ko, jā. Bet 2 lietas. Pirmkārt, cilvēks savā sirdī bija izlēmis, ka viņš vairs man neko nemaksās. Kaut vai dzirdējat šo manu monologu, visas argumentācijas, motivācijas, visu, ja. Un otrs ir tagad, es skatījos, es domāju, kā Dievs tagad izdarīs, jo redziet, visi labklājības sludinātāji Latvijā, Parianci un kādi tik stāsta, un Joel Ostini, un Kenneth Heigeni, un Koplendi, un kas mums Joyces Maieres, visi tikai močī, ka vecīt, tu ko, tu tur peldēsies zeltā, tu esi tagad Dieva, tu piederi Dievam, davai, nu var sakot, visas šitās te, tu taču nabadzību neredzēsi un tevi neapčakarēs un tu apmēram iesi pār pa līķiem, ja? Nu redziet, ko māca šie visi gudrīši. Un es tagad, protams, šo visu sarkasmā saku, neklausu šiem pamuļķīšiem vai kā, lai viņus nosauc tā maigi un zinu to, kad Dievs, ja reiz ir ar mani vai es esmu ar Dievu, nu, viņš kārto visu, viņš kārto, viss ir Dieva rokās, tur teikts, ka mats no galvas nenokritīs, un ja man, piemēram, apkāsa pa 500 eiro, tad tas ir Dievs visu kontrolēja un zināja un ko un kā. Es savā sirdī visu piedevu, es visu jā, es ar sevīm tiku galā, es saku, es tam cilvēkam nekādu problēmu, bet pateicu audio ziņā, kas ir kā.
un dzīvoju tālāk, un pieņēmu to kā Dieva gribu, jo, ja mēs arī lūdzam, un es cenšos katru rītu lūgt un pateikt, lai tavs prāts notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes, un manā dzīvē šodien. Dievs, lai notiek tavs prāts. Un tad, ja vakarā es atskatos, kad kaut kas nav bijis man dadots, vai apčakarēts, vai piečakarēts, vai tāds, vai šāds, vai kāds, vai kaut kāda svētība bijusi tieši kā pretēji, ja viss ir no Dieva un Dieva rokās, un es pateicos, un Dievs vada mani, jo, kā jūs redziet, mēs nespējam. Bībelē rakstvieta, ka teikts, ka jūs bez manis nespējat nenieka, tad es neko nespēju bez Dieva, bez Jēzus. Viss. Un līdz ar to dzīvoju tālāk. Kāpēc es šo liecību dodu? Tāpēc, ka es tikko atcerējos vakar laikam, ja? Es domāju, bet ziniet, kā viss beidzās? Redziet, kā paiet laiks, paliekam varbūt vecāki, aizmirstam vēl kaut ko, un labi, ka es uz tā nebiju uzsēdies, un nebiju uz to fokusējies, un tāpēc es aizmirsu. Vakar es pēkšņi atceros notikumu. Šeit, te, kur es esmu šinī savā stila mājā, ir viena kompānija šeit netālu, kur ir atkal viens džeks, kurš, te ar smagajām mašīnām tur, nezinu, nosauksim tur firma un atbild un vada un kūrē un visādi kravu pārvadājumi un tas un šitas, un viņi man te visādas šķembas ir veduši un visu, ko ir veduši un darījuši, un melnzemi un smilti un ko, ja. Un es atbraucu no Amerikas kaut kāds aprīlis, mājas, kad tas bija, ja? Un es te centos uzreiz sākt kaut ko stila mājā, baigi te celt augšā to visu zemi šeit, vai ne, un pamatni, un līdzināt, un celt augšā teritoriju, kā jūs redziet, ja, pacelt, jo te ir vietas, kur bija zemāks, un tā viss. Un es saku šim puisim, davai, klausies, jau iedod man uz kādu €1 uz gadu, tā kā iekreditē, davai pa €1 tur. Nezinu, smilti, šķembu, melnzemi, šitos drupinātos būgružus un kaut ko iedod man, vēl kādu GCB pakalpojumu, kaut ko pašķūrē, pa štuku, davai, tev taču tai firmai liels abarots, tur nauda ir, un pēc sadarbojamies ne ar šo puisi ne pirmo gadu jau, ja, saprotiet, kas notiek. Un tā, un vienu brīdi šis man pasaka, klausies, šis saka, tur pēc kaut kāda laika, es saku, bet pēc tā mana Amerikas brauciena. Un šis piekrīt. Vienu dienu saka jau, tur rīt 5 gaidi mašīnas ar drupinātiem būgružiem. Viņš pateica, kur viņi ir. Es pat aizbraucu, apskatījos tā pa gabalu, tur teritorijā nevarēja tikt iekšā, bet, paskatoties, jau es redzēju, ka tur kaut kas būgruži ir mazāk un melnzeme ir daudz, ja. Man nelikās, ka tas ir īpaši laba prece man, jo man vajadzēja drupināt uz būgružus, ja, kādus drīkst, kā saka, pirkt un iegādāties un lietot, ja, un tā. Tad es šim saku, tur braucot pakaļ, es saku, paņemiet man tur to labāko, es saku, jo es biju piebraucis, redzēju, ka tur ir, kaut kā, ar melnzemi, viss man tādu nē, es saku, davai, atvediet man džeki normālu, jo paprasīja man pa kravu 100 eiro. 100 eiro. No sākuma man likās, ka, ja būs tiešām laba manta, ja, tas ir padārgi, bet, es tur, kaut ko būtu domājis, ja būtu tā iekreditēts uz gadu. Tagad vienā vakarā 5 mašīnas rindā stāv pie īpašuma, piebrauc, izgāž pirmā, izgāž otrā, es skatos sev uz ēni, tur taču ir tas viss apmēram ar zemi, melnzemi pus uz pusi, ja, kādi būgruži, man šeit nevajag melnzemi tai vietā, man vajag grūžus, kā īsāk sakot, tad es sapratu, ka, protams, pasaulē viens otru grib apčakarēt, un visi velk segu uz savu pusi, un visi grib nopelnīt, un blā, 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 un egoisms, un sautīgums, ko darīsi? Tādi mēs pēc Ādama krišanas grēkā esam visi. Tagad es šim nobildēju un saku vecīt ātri, kad, kamēr 2 kravas izgāstas, kad, ņīģot, ka tas tā pa tādu cenu, nē. Var sakot, tie 3 arī vēl izgāž šeit visu, es tā pēc tam paskatos, sabildēju, viņam aizsūtu, ja. Un ziniet, kā šis pasaka man, tāpat vakarā laikam, vai kā, viņš saka, labi, viņš saka, klausies, es tev uzdāvināšu tās 5 kravas, bet mēs savu, teiksim, tā sadarbību tad arī beidzam. Un es jums teikšu tā, kad es paskatoties uz to, kad, nav viņš man bijis tur tāds, ka tur vienmēr visu dāvinājis un devis pavelti un visādus par un pret izsvēru, un vēlāk, neatceros, WhatsAppā vai kā tur devu ziņu, kad
kad labi, lai paliek tavs piedāvājums. Šīs 5 kravas ir uzdāvinātas, tas, sauksim, draņķis. Man, protams, ekskavātoris cits atbrauc un izlīdzināja. Es tos 5 draņķus paņēmu, ķipa 500 bija jāmaksā, bet viņš pateica, tie bija vārdi no viņa mutes. Izgāžam un sadarbību beidzam. Nu, un es akceptēju, jo es sapratu, ka ir analogs, ir citas firmas, ir citas mašīnas, un es visu izsvēru par pret un sapratu, ka es varu izbeigt. Un liecība ir tāda, kad es tagad sēžu vakar, vai kad es atcerējos un domāju, par tiem lielopiem man 500, nedadeva, nočakarēja mani. Te atkal nosauksim pa 500, Dievs sakārtoja, ka man atkal atved man vajadzīgo preci, un teiksim tā, tā summa kaut kā izlīdzinājās. Tā kā redziet, kā ir, kā Dievs ir parūpējies, un es nekādu savu vispār nepieliku, ne lūkšanu, ne to, ne šo, neko, nekā, pilnīgi. Vienmēr tik pasaku, Dievs, lai tavs prāts un tava griba notiek. Un redziet kā, šī ir Dieva šī apgādība, kā mēs redzam, ka Dievs ir apgādātājs, Dievs ir tas, kas rūpējās, Dievs ir tas, kas zina mūsu vajadzības, vēl pirms mēs mutē esam atvēruši un sākuši kaut ko lūgt un prasīt. Tad redziet, kā Dievs izdarīja savu apgādību manā dzīvē un pār manīm. Tur, kur viens man 500 nesamaksāja, tur Dievs caur citu cilvēku atkal 500 atgrieza.